Dārgā latviešu tauta, vēlos sveikt jūs svētkos. Un savu svētku uzrunu vēlos sākt ar Kārļa Ulmaņa citātu. Mums dzīvē liktenis neko nenes, neko nedāvā. Arī laimi mums dzīvē neko nenes. Tas viss ir izcīnīts un iekarots. Ar šo Kārļa Ulmaņa citātu vēlos pateikties latviešu tautai par smago darbu, patriotismu un ticību savai valstī. Pateicoties smagajam darbam, Latvija 2012. gadā kļuva par valsti ar visstrājāko ekonomisko izaugumu Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti ievērojams sasniegums tādai valstī kā mēs, jo Eiropas Savienībā ir daudz lielu un spēcīgu valstu. Mēs pārspējām visoptimistiskākās prognozes ar mūsu iekšzemes koproduktu, ar visu ekonomisko izaugsmu. Un pateicoties mūsu smagajam darbam 2012. gada vasarā, mēs sasniedzām Maastrichtas kritērijus, kas ļaus pēc gada mums ieviest eiro. Eiro izmaksas būs salīdzinoši nelielas ar to, ko mēs iegūsim turpmākajos 10 gados. Uz doto brīdi tiek prognozēts, ka eiro izmaksas pirmais vilnis varētu būt ap 20 miljoniem eiro. Un ņemot vērā pagājušā gada samērā nelielo budžeta deficītu, kas bija 120 miljoni, mums ļoti iespējams nākošajā gadā nāksies nedaudz savilkt jostas. Diemžēl jostu savilkšana kritīs uz cilvēku pensijām. Bet neuztveriet to kā negatīvu aspektu. Ar laiku tas viss pārvērtīsies ļoti pozitīvi. Jo, ja mūsu valsts tuvākajos gados pēc eiro ieviešanas spēs ietaupīt vairāk kā 1 miljārdu, mēs spēsim ne tikai atjaunot pašreizējo pensiju līmeni, bet arī dot cilvēkiem vēl augstāku. 2012. gads vispārīgi Latvijai bija ļoti veiksmīgs. Kā jau teicu, ekonomiskais izaugums, iekšzemes koproduktu kāpums, kas pārsniedz visoptimistiskākās iespējas. Ja pirms 2012. gada tika prognozēts, ka iekšzemes koprodukts varētu kāpt tikai par 2,1%, tad pašlaik pēc visiem aprēķiniem mēs to esam pārspējuši, jo iekšzemes koprodukts 2012. gadā kāpa par veseliem 5%. 2012. gads mums bija veiksmīgs arī sportiskā ziņā. Mums ir jauns divkārtais olimpiskais čempions. Ieguvām olimpiskajās spēlēs arī bronzas medaļas, kas ir ļoti ievērojams sasniegums visā pasaulē. Zinot, ka mēs neesam tā lielākā un sportiskākā valsts pasaulē. Tāpēc cilvēki, tauta, uztvērsim 2012. gadu tikai kā pozitīvu, lai spētu sagaidīt jauno gadu uz pozitīvas nots. Jo, kā zināt, kā jauno gadu sagaidīs, tā pavadīs. Un ja mēs, latviešu tautu, to sagaidīsim pozitīvi un visas pārmaiņas nākotnē uztversim uz pozitīvas nots, tad arī tāds būs viss 2013. gads. No sirds vēlos vēlēt jums, latviešu tautu, laimīgu, priekpilnu, veselības pilnu 2013. gadu, lai jums izdodas visas jūsu cerības. Ar labvakar!